esat sveicināti. Šodien mēs atkal esam būvējam mūsu pasaulītē. Es te vienkārši izmēģināju, ko mēs šodien būvēsim. Mēs būvēsim moderno māju. Kā jūs redzat, es jums tūlīt parādīšu, kā to es uzbūvēju. Tas bija priekšā 4 bloki, tad 2 uz aizmuguri pa diagonāli, tad 1 pa diagonāli, vēl viens tā, tad šādi te un tad tā. Un es pieliku arī glāza paneli un, kā jūs redzat, es arī pabeidzu volejbola laukumam sēdekļus un arī apliku riņķī, lai smukāk izskatītos. Šodien mēs taisīsim šo te lietu. Ik pa 2 blokiem šādi te 2. Šādi te, būs šādi. Šādi izskatīsies tas, tad mēs atkal ņemsim kvarca steirus. Mēģināsim uzlikt steirus, lai pareizi sanāk. Tagad tā, te uz priekšu, tad te uz sāniem, steirus saliksim, šādi te. Paņemšu stiklu, nosekšu augšu ar 1 bloku. Ups! Te, diemžēl, es neesmu uzlicis. Tagad jāuzliek, tagad 1 bloku šādi te. Lai viss savienotos tā kā. Lai visam būtu, lai katram blokam, pie katras malas būtu 2 bloki. Nu, pie viena bloka būtu piestiprināti vēl 2 bloki. Tādējādi, lai nesajuktu mums galva. Apmēram dodas no izkase. Tālāk paņemsim atkal steiri. Noliksim. Pagaidām tas steirus nē. Vienu slabu. Slabus es salikšu tā kā uz stūrīšiem. Šādi te slabus. Te arī salikšu slabus, te slabu, te slabu, un te 3 slabus. Tagad jau vispār tas ļoti smuki. Un tagad paliek pēdējie soļi, kas ir, es taisīšu tādu kā paņemšu kvarcu. Šo te pilāru kvarcu bloku. Pilāru kvarcu bloku. Ups, šādi te pilāru kvarcu blokus saliksim. Šādi te, un tagad 2 augsts. Šādā augstumā. Tik augstu uzbūvēsim. Tā paņemsim no šito, lai netraucē. Ņemšu stiklu.
Tagad kaut kas izskatās funky. Kaut kas te neizskatās riktīgi. Pagaidiet. Tā. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kas te? Jābūt 1, 2. Pagaidiet, kaut ko tas atškarēs. Tad 1, 2, 3. Te būtu jābūt vienam pīlāram. Šo sienu nost un viss. Šādi te. O šitā. Un kas neliela kļūda gadījās. Šeit un to te. Šādi te. Apmēram kaut kā tā. Apmēram šādi. Un tagad ņemsim čizlu. Kvarcu. Izoldu kvarcu šādi te vienkārši. Šādi. Ko? Nē, nu. Tas ir bišķi viens pats. Čau. Šādi te apmēram. Atvainojos, ka nedaudz aizgāju. Šādi te. 2 bloku augstumā. Šādi te. Šādi te 4 uz augšu. 5. Un tagad mēs vienkārši atkārtosim līdzīgi ļoti. Šādi te bloks. Tagad, kā jūs redzat, tagad būs 1. Pēc 2 blokiem šeit. Pēc 2 blokiem šeit. Pēc 2 blokiem sanāks šeit. Pēc 2 blokiem šeit. Ups, nē, nesanāk šitāds paterns šeit. Un bet ja es darīšu šādi, te vai sanāks tagad? Tas paterns nedaudz funky sanāk. Nē. Šādi būs labi. Tagad, nē, labāk tā nedarīsim. Es domāju, ka tā nedarīšu. Īstenībā es nedomāju, ka tik labi šis te izskatīsies. Tagad, laikam, vienkārši tomēr uztaisīsim parastu. Šādi te uz augšu. Te slabs. Kur arī tas sanāks slabs tagad? Pretī šeit slabs. Uzliksim te arī slabi. Šeit slabu. Šeit slabu. Tātad diezgan daudz slabi. Bet toties smuki izskatās. Survivalā šādu te būs diezgan pagrūti uzbūvēt, jo lai dabūtu tik daudz kvarca ir vajag jāpastrādā, lai uztaisītu nether reaktor cores.
Bet, protams, nākamajā uzlabojumā tas vairs nebūs. Tā vairs nebūs problēma, jo tiks pievienota L un kvarcu nebūs tik grūti dabūt. Iekšienē šī te māja izskatīsies tā kā normāls aplis. Visticamāk, kad augšējā stāvā šeit būs tā kā ūdens kaut kāds. Tur šī vitena ar slogiem. Visu šito ar slogiem šito nost. Tur arī tāpat ir. Tālāk slogus paņemsim šādi te savus vienkārši. Okay. Te bloks. Un šādi te ar šo te. Un šādi pagaidām izskatās mūsu modernā māja. Ups, pagaid. Es domāju, ka tā izskatās labi. Tātad jā. Sāksim izbūvēt iekšieni. Sāksim no apakšējā stāva. Vispirms izdarīsim tā kā pusi no iekšienes. Pusi no iekšienes šādi te apmēram. Kaut kā tā apmēram. Tā, no kā mēs varētu grīdu taisīt? Nezinu, no kā mēs varētu grīdu taisīt īstenībā. Varbūt no lielas vilnas. Vēl īsti nezinu. Un, ja jūs gribat nokomentot, atstājiet komentos, ko man būvēt. Un jā, ko man tālāk būvēt, jo man zūd idejas. Un lūdzu, ierakstiet komentos, ko man uzbūvēt šajā pasaulītē. Un jā. Labi, es beigšu šo video šeit. Ja jums patika, noteikti nospiediet laiku, subscribojiet, ja jūs jau neesat to izdarījis. Un, ja jūs gribat šādu saturu vēl kanālā, tad jā, subscribojiet, laikojiet un skatieties vienkārši to video. Un, ja es redzēšu, ja būs daudz atbalsta, tad šīs sērijas turpināšu ilgi. Labi, ceru, ka jums patika, un es jūs redzēšu nākamreiz. Atā!